Laipni lūgti Wellness ķermeņa sagatavošanas treniņu sērijā. Šodien veiksim treniņu numur 1. Mums palīdzēs Kārlis Olbergs, kuram ir pieredze vieglatlētikā, baletā un cīņas mākslās. Viņš demonstrēs lieliskos vingrinājumus, kas stiprinās un sagatavos ķermeni. Šodienas treniņš sastāv no noteikta skaita posmiem. Tas nozīmē, ka veiksim dažādus vingrojumus, vairākos posmos, un tie ir jāveic cik ātri vien iespējams, cik daudz vien iespējams mums dotajā laikā. Līdz ko būsi pabeidzis vienu posmu, mēs turpināsim ar nākamo vingrinājumu, tad nākamo līdz beigām, un tad atkārtosim visu no sākuma. Šodien mēs izpildīsim 6 posmus, katrs sastāvēs no 10 atspiešanās reizēm, kas ir noderīgi ķermeņa augšdaļai un viduklim, 20 vēdera presēm, kas ir labs treniņš viduklim, un 30 izklupieniem, lai trenētu sēžas muskuļus un kājas. Tagad vari vērot Kalli kā paraugu vingrojumiem, kas tev ir jāveic. Bet pārliecinies, ka nepārpūlies un pielāgo treniņu savām spējām. Neuztraucies, ja netiec līdzi Kallēm. Tātad mēs sāksim ar atspiešanos. Tās jāpilda elkoņiem atrodoties vienā līnijā ar plaukstām. Kad atspiedies, pārliecinies, lai tavs ķermenis nevirzītos pārāk tālu uz priekšu vai uz aizmuguri. Pleci paliek vienā līmenī ar plaukstām. Saliec rokas elkoņos līdz pat zemē. Kad krūšu kurvis pieskarās zemē, mazliet pacel plaukstas no zemes, tad noliec tās atpakaļ un iztaisno rokas elkoņos līdz galam. Ja tas ir par grūtu, tu vienmēr vari veikt šī vingrinājuma mazāk sarežģīto versiju, atbalstoties uz ceļiem. Vēlreiz pārliecinies, lai pleci atrastos virs plaukstām. Noliecies līdz pašai zemei, ļauj krūšu kurvim pieskarties zemei, mazliet pacel plaukstas un iztaisno rokas elkoņos līdz galam, ķermenim esot pilnīgi taisnam. Labi, tātad pildām 10 atspiešanās vai nu balstoties uz ceļiem vai uz pirkstgaliem. Labi darīts! Tagad mēs pildīsim 20 vēdera preses. Šis ir ļoti nozīmīgs vingrinājums vidukļa muskuļu stiprināšanā. Sākumā nogulies uz zemes, saliec un pacel ceļus uz augšu. Lieliska ideja ir turēt rokas uz zemes, lai sāktu. Cel savu ķermeņa augšdaļu līdz pilnai sēdus pauzai, izmantojot vidukļa muskuļu spēku un ar rokām sniedzies pretī pirkstgaliem. Ja tos nespēja aizsniegt, tas nekas. Galvenais, lai pleci pieskaras ceļiem, tādējādi tu izmanto visu kustību loku. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Labi darīts! Kā pēdējo vingrinājumu mēs pildīsim 30 izklupienus. Šis ir vēl viens lielisks vingrinājums, kas padara mūsu gurnus, kājas un sēžas muskuļus stiprus. Tagad tev ir jāiesēžas. Vienu kāju novietojot priekšpusē, veidojot 90 grādu leņķi. Pārliecinies, lai priekšējās kājas celis neatrodas tālāk par pirkstgaliem un lai tava otra kāja arī veidotu 90 grādu leņķi. Iztaisnojies un nomaini kājas. Šādi atkārtojam 30 reizes. Vēl 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Mums vēl ir atlikuši 5 posmi - 10 atspiešanās, 20 vēdera preses, 30 izklupieni un atceries, ka vari veikt vingrinājumus atbilstoši savām spējām. Sāc ar atspiešanos. Atceries, ka vari pildīt vienkāršāku versiju. Tad 10 atspiešanās sev atbilstošā tempā. Pleci vienā līmenī ar plaukstām. Ceļus var turēt pie zemes. Noliecies līdz pašai zemē. Labi, tā turpināt vēl dažas reizes. Lieliski! Tagad turpinām ar nākamo – vēdera presēm. Sāc ar guļus pozu, rokām uz zemes. Pacel ķermeņa augšdaļu līdz pašai augšai, tā, lai pleci pieskaras ceļiem. Palikušas vēl 10 reizes. Tā turpini. Vēl dažas. Tu to vari. Sniedzies pretī pirkstgaliem. Pleciem jāduras pret ceļiem, lai izmantotu visu kustību loku. Vēl daži. Labi darīts. Pēdējais vingrinājums – 30 izklupieni. Atceries, 90 grādu leņķis gan priekšējai, gan aizmugurējai kājai. Tad sākam. Ietupies, piecelies, tad otru pusi. 30 reizes savā tempā. Tāpēc vari skaitīt līdzi pats. Tā turpini. Labi, esam beiguši. Vēl 4 posmi ar tiem pašiem vingrinājumiem. 10 atspiešanās, 20 vēdera presēm, 30 izklupieniem. Labi, aiziet! Pildīsim 10 atspiešanās, vai nu balstoties uz ceļiem vai pirkstgaliem. Lieliski! Labi darīts! Labi! 30 izklupieni. Tā turpināt.
trīs posmi - 10 atspiešanās, 20 vēdera preses, 30 izklupieni. Labi! Tā turpini! Vēl dažas. Labi darīts! 30 izklupieni. Atceries, 90 grādu leņķis gan priekšējai, gan aizmugurējai kājai. Vēl 2 posmi - 10 atspiešanās, 20 vēdera preses, 30 izklupieni. Labi, aiziet! Pildīsim 10 atspiešanās vai nu balstoties uz ceļiem vai pirkstgaliem. Vēl tikai daži. Labi! Labi darīts! 30 izklupieni.
Tas ir viss. Pēdējais posms – 10 atspiešanās, 20 vēdera preses, 30 izklupieni. Sāc ar atspiešanos. Pleci virs plaukstām. Vari atbalstīties uz ceļiem. Vēl tikai dažas reizes. Labi, pēdējās vēdera preses. 20 vēdera preses. Sniedzies pie pirkstgaliem. Labi darīts! Nākamais, pēdējais vingrinājums – 30 izklupieni. Tu to vari. Abas kājas 90 grādu leņķī. Noliecies līdz pašam galam. Pieskaries ar celi pie zemes. Atkal iztaisnojies un nomaini puses. Vēl tikai daži. Labi, tu to vari. Pēdējie 2. Apsveicam! Tu tikko pabeidzi savu šodienas ķermeņa stiprināšanas un sagatavošanas treniņu. Atceries, ka pēc treniņa ir labi atslābināties. Tas ir ļoti svarīgi, lai palēninātu sirdsdarbību un droši atslābinātu muskuļus. Labs veids, kā to izdarīt, ir mazliet skrienot, protams, ne pārāk ātri. Vari arī to darīt uz velotrenažiera vai doties pastaigā. Vari arī pamēģināt skriet, augsti ceļot ceļus. Laba doma ir izstaipīt kājas, rokas, visu pārējo ķermeni. Vēlreiz apsveicam un gaidām tevi atpakaļ ķermeņa stiprināšanas un sagatavošanas treniņā. Līdz nākamajai reizei!